Un redzam, ka komunisti deva ceļu visam holokaustam. Tagad, protams, ir viens otrs, kas lepni mēģina atcerēties, kā viņi atbrīvoja Aušvicu. Bet tā jau, vēstures pagriežās otrādi, un uzvarētājs raksta vēsturi, bieži vien tā saka, tā īsti nenotika. Komunisti ļoti lielā mērā bija vainīgi pie to, ka nacisti to visu varēja darīt. Šajā te suslā latviešu tauti ir gājusi cauru un mēģinājusi atrast ceļu. Tas viss ir noticis. Kādā veidā mēs tādu redzam šodienas pasauli? Tā ir savādāka. Bet vakardiena īsteno notikumus, kurus mēs varam apskatīt un kuros mēs dzīvojam šodien. Saka tā, ka fašistu Vācijā nebija nekāds fašisms Vācijā. Fašisms bija Itālijā, Spānijā un Ķīles Pinočē, Ķīlē. Vācijā bija nacisti. Tā ir liela atšķirība. Mēs nevaram muļķa virpuli radīt ap to, ka mēs nosaucam visus viņus par fašistiem. Viņi nebija fašisti, viņi bija nacisti. Un tur ir atšķirība, ideoloģiska atšķirība, jo mēs ticēsim nepareizi, ja mēs viņus pieminēsim nepareizos vārdos. Uzšķiestīt enciklopēdiju var. Protams, nevis Latvijas enciklopēdijas, viņas ir no komunistu laikiem un no brīvvalsts laikiem, tad arī nerakstīja par nacistiem un fašistiem to atšķirību. Arī es neiesaku Wikipēdijā skatīties, jo tur katrs var pārveidot saturu, jāmeklējas pie universitātēm un jāmeklējas pie Encyclopedia Britannica. Tā ir laba. Piemēram, ir arī citas enciklopēdijas, kas labas. Mums jāatcerās, ka nacisti viņi bija Vācijā, un arī viņiem bija saīsinājums nacismu. Bija NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Arbeiterpartei, tas ir strādnieku partija. Tātad Vācu socialistiskā strādnieku partija. To tipa cilvēkus Adolfs Hitlers varēja piemānīt. Tiem, kam bija simpātijas pret Karla Marksa mācību. Komunisms un socialisms. Tur es neceļu nekādu polēmiku pret tiem cilvēkiem, bet tiem cilvēkiem ir īpaši jāpiedomā, lai viņi varētu attālināties no tādām te lietām un sevi ļoti jāizskaidro un jāskatās ļoti krasi un uz vēsturi. Kad tie bija tipa cilvēki, kurus Hitlers varēja izmantot. Un arī, protams, Staļins. Ir visādas fantāzijas par ebrejiem un palestīniešiem tagad, kā viņiem būtu jādara ebreja attieksmēs ar palestīniešiem, ka tur it kā vajadzētu divu valstu risinājumu. Redziet, es redzu, kad jau ir divu valstu risinājums. To otru valsti sauc Jordānija. Ceļiet savu valstī, ņemiet kapli, pat cirpi un āmuri un lāpstu un būvēt savu valsti. Bet tā nav tā lieta. Cik es saprotu, tad tā ir sataniska skaudība pret ebrejiem, ka viņi ceļ savu valsti. Jo iekšā Izraēlā dzīvo ebreji kopīgi ar palestīniešiem. Un viņiem ir tie palestīnieši, kas dzīvo iekšā Izraēlā, viņu negrib dzīvot tajos palestīniešu apgabalos. Tā ir miskaste, diemžēl. Ļoti žēl tos palestīniešus. Viņi ir palikuši pa tādu rungu, ar ko izmanto, lai sistu. Es pazinu 3 cilvēkus, kas bija izdzīvotāji no spaidarba nometnēm. Viens bija Pēters Krievs no Sibirijas, otrs vēl ir dzīves Jānis Roškalns, arī no Perma lāgeriem. Viņš dzīvo Latvijā, jūs varbūt viņu pazīstat. Un trešais bija Eričs Kozak. Austrietis dzīvoja Upsalā, kur es dzīvoju, un viņš sēdēja Aušvicā 2 gadus. Ilgāk nekā citi. Kas notiek, kad tu iepazīsties ar šādiem cilvēkiem? Ir, ka viņi dzan jokus ar visu to, ko viņi piedzīvojuši. Eričs Kozaks bija galīgi neizciešams.
Es viņu satiku caur vienu slovāku draugu, kas man bija Upsalā. Un Erišam bija tetuvējums te uz rokas 112, 286, un viņš par to jokojās. Jānīt, iedomājies, varbūt var uz pēdējo numuru uzlaimēt uz loterijas, varbūt Austrijā došu kompensāciju man. Austrija nedeva kompensāciju, viņi vēl aizvien nav atzinoši, ko viņi darījuši, viņi tikai būvē uz to bieži vien, ka viņiem bija anšlus, viņiem bija, tā bija brīvprātīgā savienošanās un nācijas Vāciju principā praktiski, formāli viņi bija okupēti, bet tad viņi slēpušies aiz to formalitāti. Bet Erišs, viņš nebija ebrejs, viņš bija austrijas, kaut kādu procentu ebreju asins, bet izrādījās tā, tad, kad nācisti iegāja iekšā Austrijā, tad viņš saslima, tā jā nebija plānots, un to nenoticēja nacisti. Viņi bija izcēluši viņu, lai viņš piedalītos Waffen SS. Tas ir tiem ideoloģiskiem dzenošiem nacistiem. Latviešu leģionārs iztaisīja pa SS zaldātiem, bet viņi nebija Waffen SS. Waffen SS bija tie, kas dzina to ideoloģiju uz priekšu. Mans vectēvs, Andrejs Vikmans, viņš bija arī leģionā, un viņu iztaisīja par SS virsnieku, bet nevis par, protams, Waffen SS, jo viņš bija latvietis, baltietis, un viņš nebija, viņš bija Altdeutschland, no Altdeutschland Vecvācijas tādas kaut kādas, tur viņiem, tad viņi to varēja pieņemt uz baltieši, bet tad, kad gāja slikti nacistiem, tad jau viņi visus piespiedu kārtā iesauca. Un tas Erišs Kozak, viņš ar mani jokojās, viņš teica man, Jānīt, ir tik jauki ar tevi jokoties, es būtu vēlējies, ka tu būtu tupējis kopīgi ar mani Auschwitzā, mums būtu bijis daudzi jauki brīži kopīgi. Tad. Sniedziņš, tas noteikti ebreju vaina. Viņš bija dzimis 25. decembrī, es ar viņu dzinu jokus un teicu, vai tad tu esi nomirsi lielā piekdienā? Kādā ziņā? Lielais ebrejs nomir tajā lielā piekdienā. Jēzus, tie ebreji mani vajā visur, es nevaru no viņiem atšūties vaļā. Tu zini, Eriš, tu pasveicini to lielo ebreju tad, kad tu pats atstieps pedāļus. Kuru ebreju? Tu zini to Jēzus. Tie ebreji arī man tur neliks mierā debesīs, es arī tur viņiem tur darīšos. Viņš bija kristīgais cilvēks faktiski. Viņš to īsti nestāstīja tik brīvi un braši, cik daudzi no mums varbūt to dara, jo viņš bija pamanījis to, kad viņš var izdzīvot, ja viņš iet savu ceļu. Viņš bija pašu savu ceļu gājējis lielā mērā, bet es viņu vedu apkārt par Upsalas skolām, lai viņš stāsta jauniešiem, ģimnāzijas skolniekiem, ko viņš piedzīvojas, jo jūs ziniet, kad Hollywood, Plastic Fantastic, tur kaut kas viss ir, tu vari safučēt visādas vēstures, bet nav teikts, ka tā ir īstenība. Tā kā ļoti svarīgi ir dzīves cilvēks, kas nāk un atklājas un pastāst. Es esmu to redzējis, es to esmu piedzīvojis. Un tad es viņu aizvedu arī uz pestīšanas armiju. Viņš gāja tur, cik es pamanīju. Viņš noteikti tagad ir aizgājis mūžībā pie to lielo ebreju Jēzus, kas bija viņu milzīgais draugs. Erišs viņš Aušvicā, Erišs Kozak bija viņu uzvārds, viņš viņu noķēra Kozakijā. Tas jau ļoti labi piestāvēja manu uzvārdu. Viņš saka, Kozak bija kaut kāds rajons tajā senā Dienvidslāvijā. Un viņu ietupināja Aušvicā, viņš sēdēja Jozef Mengele, trakais, vaiprātīgs ārsts, viņš bija mocītos bērniņus. Un viņš tur sēdēja kabinetā, jo viņš bija ārietis, viņš bija daudz vērtīgāks cilvēks nekā ebreji. Viņš pat jau to smējās. Protams, viņam nāve tūlīt būtu bijusi, ja viņi būtu uzzinājuši, ko viņš darīja. Jo viņš pataupīja no savu ēdienu drusku un deva ebreju bērniem. Jo viņš teica, ka serbu bērniem citi varbūt pat palīdzēs, bet ebreju bērniem neviens nepalīdzēs, kā vienīgi es. Un tad, kad ienāca komunisti, atbrīvoja, tad jau visi tie, kas viņu sastap, milzīgs krievs, principā viņi nebija krievi, kas ieņēma to Aušvicu, viņi sūtīja ukraiņus. Tie bija ukraiņi, kas iegāja un atbrīvoja. Bet to jau vēsture arī noklusē bieži vien. Tad viņi
Bet tā kā komunisti nesaprat, kas tie tādi te ir, kas tas ir viss, viņi ir ebreji, labi, ebrejus var likt, lai viņi sargā šos te neebrejus. Un sūti viņus tālāk uz citu spaidarbu nometni uz Krieviju, kur pārējie nomira. Bet viņš tā pleca paraušanu piegāja klāt pie, ka viņš sēdi tajās vagonos, vilcienu vagonos viņu sūtīja. Viņš tad piegāja klāt pie vienā no tiem jauniem sargiem, tiem ebrejiem, kuriem viņš bija palīdzējis, un prasīja viņam, vai varam nolikt tagad šeit uzskati? Jo, teica tas ebrejs, un viņš nolec un caur sniegu gāja kājām pret amerikāņiem. Kam viņš varēja stāstīt, kas noticis? Es silti iesaku iepazīties ar tādiem cilvēkiem, jo viņi aizies mūžībā un viņi nevarēs stāstīt vairs. Kad es stāstīju Pēterim Krievam, kas arī aizgāja 2000. gada 18. augustā pie Dieva, tad viņš smējās. Viņš arī smējās. Kā cilvēks prot uztvert dzīvi, to Dievs palīdz tam cilvēkam. Es gribēju taisīt vienu dokumentālo filmiņu ar Erišu Kozaku Upsalā. Es kopīgi ar vienu ebrejieti tur sēdēju. Un Eriši teica, tas nebūtu ticami. Kā? Pēc nebūtu ticama tāda filma. Es esmu tādas vaiprātības pieredzējis, ka grūti mani noticēt. Un bez tam vēl es jokojos tikai par to visu. Tad tā ebrejiete, mēs tur runājam, viņi bija strādājusi vecļaušu mītnes kopīgi ar šiem cilvēkiem, kas bija sēdējuši Aušvicā. Un viņa prasīja Erišam, vai te tev nav nakts murgi? Jā, teica, Erišs teica, jā, man ir nakts murgi, bet nevis par Aušvic vairs. Tā ebrejiete tik ļoti izbrīnījās gar zemi. Kā tas var gadīties, ka tev tieši par to nav naktsmurgi? Viņam bija, bet par citām lietām bija izdzisuši šie naktsmurgi, šīs atmiņas. Un to Jēzus viņam padarīja. To Erišs pats saprata. Bet ebrejieti izbrīnījās, jo tas nav cilvēkam bez Dieva iespējams kaut ko tā, tik šausmīgi izdzēst no savas atmiņas. Es pazīstu vēl vienu trešo cilvēku, Jāni Roškalnu, kas sēdēja kopīgi ar citiem cilvēkiem Aušvicā, Perm lāgeros Permā Sibirijā. Un, ja jūs ar viņu iepazīstaties un viņu vēsturi, tad jūs zināt to, ka viņš uz izplēstas bībeles lapiņas, tā baltā lapiņa, viņš bija dabūjis bībeli no vienu pareizticīgo krievu lāgeros, un to bībeli viņš lasīja, protams, un viņš izplēs to tukšo lapu. Un tās tukšās lapas uz tām viņš rakstīja vārdus, to cilvēka vārdus, kas bija ieķurķīti nometnē, un kurus komunisti mocīja. Un caur savu sieviņu viņš dabūja laukā šīs ķauliņas, tādas maziņas gilzas, un viņš ar to atklāja vārdus citiem cilvēkiem, kas tur sēdēja, un tiem pēkšņi, ja viņi tika publicēti rietumos, viņus nemocīja tik smagi. Un viens no tiem bija Nātans Šaranski, kas vēlāk tapa par Izraels ārlietu ministru. Un, ja tad mums ir visādas gudras domas, kā ebrejiem būtu jādara tulējā ar palestīniešiem, tad mums jāsaprot to, ka Jānis Roškalns nevarēja piezvanīt savam draugam Nātanam Šaranski un pateikt viņam, ka Nātan, man ir uzskats tāds un tāds, tev būtu jādara tā un tā tiem palestīniešiem. Tad Nātans Šaranskis būtu pateicis viņam, Klaujāni, es tev cienu, tu esi izglābis manu dzīvību, es labprāt uz tevim klausos, bet, ja es daru, ko tu saki, un neizdodās, un sanāk tūte, kam tad tie mēsli būs par to tev vai man? Man. Pie labākās gribas, Jāni, es nevaru uz tevim klausīties.